Nu tā, liekam trešo pērlīti. Ņemam pēdējo trešo pērlīti, ja. Veram iekšā pa vidiņu. Cītīgi trāpam. Iekšā. Iztaisnojam diedziņus visus. Jā, redzat, klāt ir pērlīte, un tagad jāpina viņa ir. No labās liekam un velkam cauri. Un iepinam viņu skaisti, jā. Un turpinam nobeiguma daļu. Visiem svētīgu dienu. Zvaigznes dienā, ja? Lai ir priecīgs līksms prāts, jo Jēzus Kristus mums ir mieru atstājis. Priecāsimies mūsu Kungā Jēzu Kristu vienmēr. Tā. Veidojās smuka pīnīte, redzās, ja? Citu statīmu neatradu kā garšvielu statīmu. Viņam iet par labu. Varbūt jums mājās ir kaut kas labāks, bet man bija šāds priekšmets mājās. Galvenais ir parādīt jums, kā šo darbiņu paveikt, un katrs var pielikt savu fantāziju, un ar savu radošumu izpildīt tieši tā, kā viņam Dieva svētais gars vada, jo katram sava zvaigznīte iznāk savādāka, un katram viņa ir mīļa un dārga. Jā. Mēs paskatīsimies, varbūt tas garums arī mums pietiek, ka mēs varam varbūt arī beigt, sasiet galiņus un beigt šo lietu. Pastīsimies, cik garš viņš mums ir iznācis. Nu, un tagad mēram. Iet ap kaklu, ja? Nu, lūk tā. Atstatījums gandrīz vienāds. Šeit būs 2 tādi un 1 tālāk, 3, ja? Šeit man ir caurumiņš, caur to caurumiņu jāizver 2 vidējie diedziņi. Mēs mēģināsim izvērt šos 2 diedziņus vidējos.
Izvērt caur caurumiņu. Caurumiņš ir diezgan maziņš. Mums jādabū ir cauri. Lūk, es esmu dabūjusi cauri. Un tagad mēs sasienam. Sasienam visu kārtīgi, lai netaisās vaļā. Un šos diedziņus mēs pēc tam varam nostiprināt ar karsto līmi, lai viņi neirstiem. Tā lūk. Lūk, mums ir iznākusi šāda lieliska rotas lieta. Paldies jums par uzmanību!